Jebkāda veida vīzijas ir saistītas ar nākotni, tāpēc tas galvenokārt ir jaunās paaudzes jautājums, ko viņi vēlas redzēt. Tā uzskata pasākuma organizators Jānis Brinkmanis, kurš sapulcējis ne tikai vietējos jauniešus no Tukuma, bet arī studentus no Šveices. Viņi neapskata industriālo parku kā tādu, bet viņi apskata vienu jautājumu būtībā. Kas ir jādara pašvaldībai, lai piesaistītu jaunos speciālistus uz šo industriālo parku? Gan Latvijas speciālistus, gan arī ārvalstu speciālistus, lai viņiem būtu interese vispār šeit nākt, strādāt, investēt, veidot startups un tā tālāk. Kam ir jānotiek? Gan kulturālā ziņā, gan atpūtas ziņā, gan ciematu attīstības ziņā, mobilitātes ziņā. Projekta Design-it 2024 laikā tika apspriests ne tikai industriālais parks Tukumā, bet arī dzelzceļa infrastruktūras projekts Rail Baltica, kas savienos Tallinu, Pērnavu, Rīgu, Paņevežu, Kauņu, Viļņu un Varšavu. Jau lielākais jautājums, kad viņi uzbūvēs, vai ar finansēm pietiksies, vai Eiropas Savienība iepludinās to naudu priekš Rail Baltica. Bet tad, kad uzcels, mēs mēģināsim Tukumu jau iesvert, ka tas ir tas posms, ko vajag uztaisīt un parādīt cilvēkiem, ka tas punkts ir ļoti svarīgs Tukums Rīga. Un pēc tam, kā parādīt, ka Tukums ir lielākais mezgls Zemgales Kurzemes novadā. Ja šeit ir lidosta un industriālais parks, tiem būtu jābūt savienotiem, lai tie būtu labāk sasniedzami. Tas ļoti daudz palīdzētu. Jauniešus ar projektu Rail Baltica iepazīstināja parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājs Andris Kulbergs, kurš atzīst, ka tieši jauniešu iesaiste ir ļoti vērtīga, jo viņi atsveidzina lietas un bieži vien ir tie, kas nāk ar pavisam citu domāšanu, kas projektiem sniedz lielāku jaudu. Tie ir mūsu jaunie inženieri, tie ir mūsu jaunie arhitekti, tie ir mūsu jaunie politiķi, tie ir mūsu jaunie biznesmeņi. Jo ātrāk viņus iesaistīt, jo ātrāk viņiem parādīt teoriju, kā saskarās ar praksi kopā. Ja? Mēs šeit redzam, Rail Baltica ir ļoti labs piemērs, kā teorija ar praksi nevienmēr saskarās. Jaunieši, īpaši tie, kuri dzīvo šeit, būs paudze, kura šeit strādās un pielāgos vietējos uzņēmumus. Jaunieši nedēļu iepazina Tukuma novadu un radīja daudz un dažādas idejas, kā piesaistīt turistus. Elektroniskie ātri vilcieni, dažādas izklaides iespējas, kā arī piekrastes attīstīšana. Industriālajam parkam būtu jābūt ekonomiski sasniedzamam. Vajadzētu biroja ēkas vietu, kur uzņēmējiem augt, lai piesaistītu vairāk jaunus profesionāļus. Mūsu ideja bija realizēt pilnvērtīgu sporta centru tieši Tukumā, piesaistīt cilvēkus, ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas un varbūt pat globāli. Ja uztaisīsim lidostu, būs lielāks tirgs, mēs varēsim produktus sūtīt, eksportēt, importēt uz Baltijas valstīm globāli. Lidosta ir ļoti nozīmīgs punkts, un mēs mēģināsim to pasniegt. Jauniešu idejas un prezentācijas uzklausīja Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš, kurš katrai komandai izteica arī savu viedokli un redzējumu no pašvaldības skatu punkta. Tāpat ar idejām varēs iepazīties arī iedzīvotāji. Katra komanda uztaisīja digitālo versiju savai prezentācijai, tā kā mēs viņus visus nopublicēsim mājaslapā, protams. Būs arī tāda pop-up izstāde, kur visi interesanti varēs vienkārši apstīties rezultātus. Industriālā parka teritorija aizņems vairāk nekā 500 hektāru zemes platības, un šobrīd tur atrodas lidosta Jūrmala Airport. Tukuma novada pašvaldība uzskata, ka industriālā parka izveide veicinātu strauju izrāvienu uzņēmējdarbības attīstībai. Nīceta Anna Stariņa, Ģerds Grenevits, TV9 Pakalni.